panākumu, nu varbūt tāds ķirsīts uz kūks ir 2007. gadu 18 Eiropas čempionāta bronzas medaļas. Bronzas mačā pret Lietuvu, bet nu daudz gadus Vars ir vadījis jauniešu valsts vienības, un tagad otro gadu ir valkā valgā. Aleksejevs atpriekšsavas pozīcijas noteikti augumā un kilogramos pārāks pa jebkuru 4. numurs pozīcijas spēlētāju Jelgavas komandā. Bet debija Aldars Latvijas basketbola līgā. Domāju, visiem būs interesanti paklausīties, bet tikmēr laukumā jau Justovičs izpild tāmeti. Ceturtdaļā Krūmiņš nešķirās no būmas, tad pick-and-roll sādarbība. Krīsa, Aleksejevs uz groza apakš Jurijs, metiens uz kreiso roku un pirmo ceturtdaļu Aleksejevs noslēdz ar veiksmīgu metienu no groza apakš. Tas arī rada problēmas Jelgavas saspēles vadītājiem. Kanbergs no tālmetiena līnijas, un Kanbergs ir precīzs. Aizsardzībā arī neizcīnīts būms pie savu grozu, devuši papildus iespējas mājiniekiem, bet šeit lieliski atbild. Spēle Justovičam, atkai pie Pļaunieka. Turpina aktīvi aizsardzībā Krūmiņš spēlēt par Kristapu Pļaunieku. Ļoti tāls tālmetiens Justovičam. Justovičs kārtējo reizi precīzs. Nāk uz šī bumba, tad Pļaunieks turpina savas komandas uzbrukumu. Pustālais metiens pagalām nesekmīgs, bet saulaicīgi pēc bumbas pasteidzās Zēbergs. Zēbergs šodien darbojas arī pārkārt bumbu aizsardzībā. Un pēc tam salielījām, un 2 punkti tomēr būs arī pretējā grozā. Metienā tālumā. Pļaunieks, tālmetiens un neizšķirts uz tablo. Pants arī nedaudz. Es blakus stāvēs arī, kad Kristaps Pļaunieks mācās šo floteru metienu. Ko dara Jēkabs Rozītis? Jēkabam lielisks mačs šovakar. Tādēļ Rozīts ar bumbu, atdot to Krūmiņam. Vēlreiz pick-and-roll sadarbība. Jēkab, kur ir danks? Arī turpmāk. Arī šķiet, ka Valkas komandai tāds psiholoģiski sakal Lādiņš. Tālmetiens Jēkabam Rozītim, un arī tas ir precīzs! Pozitīvs Lādiņš Rozītim, kuram noteikti šobrīd pašapziņa ir augstāk pa zāles griestiem. Čavars caurgājienā. Rozīts aizsardzībā sūta mājās. Viņš brauc atpakaļ uz ķekavu. Agni. Gludīts pret Kanbergu. Uz groza apakšai dodās Gludīts. 2 punkti, noteikuma pārkāpums. Aleksejevs uz groza apakšai, pa 2. Tomēr izvēlās iet virsū pretspēlētājiem Jelgavas komandas. Pēdējos gados vispār lielākoties karjerā ēda vien brūnos rīsus un īpaši pagatavot vistu, un tieši tāpēc viņš spēja tik ilgi spēlēt. Un šeit ātrais pretbrukums Valgai kārtējā kļūda Jelgavai, kas nonāk līdz sev par labu. Kristaps Pļaunieks iesāk uzbrukumu pats ar savu ātrumu, tiek garām vairākiem pretspēlētājiem. Tiekoši kustīgs kājās ir Krīsa, redzam kāds doubles šeit no Jelgavas puses, un kādu metienu realizē Aleksejevs. Šādā brīdī sāk trīcēt rokas pilnīgi visiem, tāda sajūta. Šeit Kanbergs sāsina spēli, Aleksejevs pustālais metiens, Jura ar pārliecību. Saviem labākajiem snaiperiem bumbu nogādā Varis Krūmiņš un Valkas komanda, un tas viņiem atnesīs uzvaru. Uzvar arī izcīna.